Ka tagad ir iespējams pietiekami labi prognozēt no neatkarīga avota elektroenerģijas cenu attīstību vairumtirgu. Un man bija tāds jautājums, kāds ir jūsu viedoklis, vai patreiz lielie patērētāji, tie, kuriem tehniski ir iespēja kļūt par šī vairumtirgus dalībniekiem, vai viņi ir gatavi un ieinteresēti sekot tām cenu izmaiņām un ņemt viņus vērā savu biznesa plānošanā? Tas nav viegli varbūt atbildams jautājums tādā ziņā, kad es pieļauju, ka lielākā daļa no lielajiem patērētājiem jau ir ļoti, teiksim, kompetenta, lai saprastu, kādā veidā tirgus strādā. Tāpēc, kad viņiem ir bijusi šī iespēja vai viens otrs varbūt drīzāk teikt nelaime šai tirgu jau darboties vairākus gadus. Bet protams, kad skatoties uz biržas rezultātiem, diemžēl mums ir diezgan grūti vērtēt to, kas notiks nākotnē. Jo droši vien tas ir tas, kas mūs visus interesē. Un tie cilvēki, kas zina, kas notiks nākotnē, noteikti nestrādā energokompānijās vai šais uzņēmumos. Tie parasti, vai vismaz tie, kas domā, kas zina, tie strādā droši vien investīciju bankās un attiecīgi spekulē uz sagaidāmajām cenu izmaiņām. Bet, teiksim, varbūt nopietnāk atbildot, es domāju, ka tas, ka šajā brīdī mums ir brīvi pieejama un uzticama informācija par to, kādā cenu līmenī atrodas vairuma tirgus elektroenerģijā, ir, protams, ļoti pozitīvi no klienta viedokļa, jo es kā tirgotājs vairs nevaru aiziet pie klienta un teikt, ka man ir tagad tur gāze dārgāka vai naftas cena ir pieaugusi vai kurs ir kaut kā ne tā valūtas kurs, un tad es tā kā gribētu pārdot dārgāk, jo viņš man uzreiz parādīs, tu redzi, Somijā tirgo pašlaik šitik, man dārgāk nevajag. Lūdzu, vēl viens jautājums? Gribētu pateikt paldies par tādu ļoti pareizi, kā man liekas, sakarīgu uzstāšanos, bet man tāds jautājums. Kaut kā vēsturiski izveidojas, ka Igaunijā bieži, Lietuvā bieži. Gribētu zināt, mēs tā kaut kā esam nokavējuši, kā mēs to parasti darām attiecībā pret lietuviešiem, un vai ir kaut kāds cerības un kas tiek darīts, lai vienotā Baltijas bieži tomēr kaut kā gribētos, lai viņi būtu Rīgā. Es gribētu teikt, ka, manuprāt, Latvija neko nav nokavējusi, un kāpēc birža ir Lietuvā ir specifiski nacionāli iemesli, kāpēc birža ir Igaunijā ļoti objektīvi, tāpēc, ka Igaunijā īstenībā šajā brīdī nav pilnbirža, tā ir cenas zona uz Estlinka kabeļa gala, kurš atrodas Igaunijas pusē. Tātad pēc būtības tā ir, teiksim, pakāpenisks process, kādā veidā Nord Pool Spot, kā Ziemeļvalstu kopējā birža, ienāk Baltijā, jo viņi loģiski var ienākt tikai pa fizisko savienojumu. Tāpēc pirmais solis ir šis kabeļa gals. Nākošais solis visticamāk, vismaz no mana viedokļa, loģiski būtu visas trīs Baltijas valstis kopā, iekļaujot arī tirdzniecību uz Baltijas perifērējiem apstākļiem, teiksim, uz perifērās robežas, lai tā birža reāli varētu strādāt un regulēt jaudu pārplūdes. Savukārt, par mūsu ambīciju redzēt viņu Rīgā, tas varētu būt problemātiski, jo viņi tomēr ir reģistrēti Norvēģijā un nezinu, vai viņi gribēs nākt uz Rīgu. Bet es labprāt pievienotos, ja mēs varētu kopēji lobēt, ka šeit ir labāk apstākļi, kur viņi reģistrē.